Ne man Gucci, ne man Nike. Jā, ne tev steiks arī. Es neaizdomājos tālu par maizīšu sildīšanu vēl. Manējais ēdšu tās salātlapas, es atdodu visu viņam. Tev kaķis ir vegāns? Šodien paņemšu uz Latvieti. Nerātnājis burgeris, kas tik tur nav? Izstāst kā labākajās burgeru reklāmās, Uģis teikšu tā. Čin, 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 čin. Bet tā, burgeris klasiskais. Zane, man šķiet, šis piedzīvojums ir pagājis ļoti zibenīgi, un mums jau ir klāta pēdējā epizode. Jā, par to nedaudz žēl, bet man ir tāds sajūta, ka mēs jau pavisam drīz tiksimies un jau dārzā. Pirms mēs tiekamies dārzā, man šeit ir aploksne. Nu tad ko? Mums jāuzzina noteikti ir. Ko mēs šodien Ko tad gatavojam? mēs šodien darām? Un tas ir burgers. Ļoti labi. Tā ir diezgan komfortabli jūtos, jāsaka godīgi, kā ir. Tad laiks uzskarot, kurš gatavos burgeru stacijā ar dažādiem virtuves piedurumiem un elektriskajām ierīcēm, un kurš iztiks tikai ar nazi, dēlīti un savām prasmēm. Kas tur ir? Kas notiek? Nu tad atkal dodamies. Savās mīļajās stacijās. Te ir atkal laikam mazais āķis, es skatos uz tām gaļām, un tur kaut kā neizstās, ka maltā gaļa ir. Kaut kā neizstās, jā. Nu, mums ir tur tīceres, lielops, Jā. un ir arī viss filē. Es domāju, ka es iziešu no šīs situācijas, ka es vienkārši netaisīšu klasisko lielopu burgeru un tur smešu vai kaut ko tādu nebūs. Tad es vienkārši taisīšu visas burgeri. Ķeramies klāt pie gaļas. Iziet, jā. Es ņemšu šo te lielo aparātu, kurā es jau zinu. Es jau esmu ar viņu iepazinies. Bet tās ir mazās filēs. Normāli. Tieši sulīgāk būs. Slide burgeri man būs. Aiziet! Tu malsi lielopu gaļu? Es malšu lielopu gaļu, jā, tīri lielopiņu. Un tu vienkārši steiku malsi maltā Jā, es gaļā? vienkārši steiku malšu, man būs. Mans Dievs! Vispār Gucci burgers būs. Ne man Gucci, ne man Nike. Jā, ne tev steiks arī. Vienā man vajag rīvu maizi. Tādu es taisīšu tādu crunchy garoziņu tai vistiņai. Un es tai panko rīvmaizei pieliku klāt garšvielas, sāli un čili. Garšo tādu maisījumu, paprikas pulveru, lai viņa tāda sarkanāka izskatās. Zane jau cep. Es jau cepu, jā. Ej, tu nost, Zane. Es vienkārši esmu uzņēmis tempu. Es gribu vienkārši, lai ātrāk šis beidzas. Nu tad es atkal tagad iešāvu sev bušu celī ar to, ka es gribēju uztaisīt garšīgu majonēzi. Es arī uztaisīšu īpašo mērķi. Nedomā, ka es te... Kas ir tāda īpašā mērce, Zane? Man īpašā mērce ir majonēze un jaunā Santa Marija barbecue sweet and fruity mērce. Ja? Mērcīta ir. Varbūt es atvieglošu sev dzīvi un sajaukšu tikai ar majonēzi jau gatavo. Tā būs varbūt drošāk arī. Man vajag laikam kaut kādu laimu vai citronu sulu klāt šitam. Uģi, Nu, paskaties, cik labi. es neskatīšos. Uģi, man radās lieliski ideja. Nu, stāsti. Tā kā man šīs visas filējas tādas maziņas un burgeri maizīte parasti ir liela, Jā. es izdomāju, ka es varētu taisīt tādus slide burgerīšus ar briešu mazajām maizītēm. Briošiņš ir tā maizīte, kas mums Tas varētu būt garšo, jā. burgeris, kur var ēst arī brokastīs, jo viņš ir tāds
Maza izmēra. Pasties ideāli, tā vistiņa tieši tik liela, kā man vajag. Tā. Zana, tu zini, kas ir pats sliktākais burgerī? Sausa maize. Nē, es to saucu par sēnes efektu. Ļoti izplatīts ir tas, kad uztais burgeri, to gaļu par maziņu. Jā. Tad, kad cepotiņi saraujās, tā kotletīte paliek pašā viducītī. Tad kā darīt, lai tas nenotiek? Jātais kotlete ir lielāka, pirmkārt viņa jātais lielāka. Un ja tu taisi no gaļas lielo, teiksim, tad tu to viducīti iespied uz iekšu, jo viņš atkal rausies kopā un viņš izlīdzināsies taisnis. Maize pret gaļu ir šidā. Labi, ka manai visienā jātais iedobīt. Īrais iet, redzi, man cepās viss. Tad krančī man gribās. Tu ņems parasto? Es ņemšu parasto, man gribētos rukolu, bet es skatos, man te ir, protams, forša pikanta mērcīte. Un tad man negribās likt rukolu, jo rukola un mērts ap divu pikantu būs. Vai kaut kādu balansiņu, vai kaut ko maigāku. Klausies, uzmet tev jautājums kā pavāram. Es pārvis pirmo lapu kāpostiem un arī šitiem ņem nost. Tā var darīt, vai tas... Var atdot kaķim viņu. Manējais ēdšu tās salātlapas, es atdodu visu viņam. Nu, labi, tev kaķis ir vegāns. Es nezinu, bet viņš ēda salātlapas. Tā, man ir vēl viens bonus. Man ir krāsnes, es varu uzsildīt maizīti. Tu savu maizīti sildīsi? Es neaizdomājos tālu par maizīšu sildīšanu vēl. Varētu kaut kādu sīpoliņu, varbūt vēl vajag sīpoli. Cilvēkiem garšo sīpoli, žūrijai garšo sīpoli. Garšo, jā. Bet ja viņam garšo sīpoli, viņš šovakar bučosies, tad viņam tas nepatiks. Nu, lielai daļai garšo sīpoli. Tā, es lieku savas maizes sildīties. Kur man ir zīte. Bekonam jā vai bekonam nē? Jā un nē. Paldies! Bet tavā gadījumā es teiktu jā, jo visti ir diezgan maiga. Vai prasās tāds, kā saka, umfs klāt. Tā, nu, man ir maizīte silta. Es sākšu ar to, kad es lieku virsū maizes salātlapu. Salātiņš aizsargā maizi un nepaliek maizes lapja. Es pagaršu to mērķi. Tu drīkst pagaršot par mērcīti, jā. Nu, lūdzu. Garšīgi. Jā, es patiešām ļoti labi. Šodien Ļoti labi paņemšu uz mērķi. latvieti marinēti gurķi. Šie saucās crunchy pickles, jo viņi ir saldāki nekā parastie gurķi. Es lieku savus ledus salātus. Tad ir mans burgerītis. Tad man šeit ir pikantā sweet and spicy mērce. Nerātnājis burgeris, kas tik tur nav. Tā tagad liksim to sieriņu virsū. Pakūst. Šitāds, kas ir tāds. Izstāst kā labākajās burgeru reklāmās, Uģis, teikšu tā. Burgeris ir gatavs. Par burgeriem mēs tā kā esam parūpējušies, bet man liekas, ka mums pietrūkst vēl kāds dzēriens klāt šiem burgeriem. Nu jā. Kurš teikt, ja mēs varētu pagatavot kādus kokteļus mūsu šī vakara viesiem? Nu, aiziet. Dodamies. Dodamies. Uģi. Cik šodien pēdējā epizode, tad būs kaut kas īpašs. Mums ir rums, 7 gadus izturēts tumšais rums. Un mēs pagatavosim ļoti klasisku, bet ļoti elegantu kokteili, kas saucās Old Fashion. Un šoreiz tas būs Rum Old Fashion. Tā, ledus mums ir. Sākam mēs tagad ar cukuru sīrupu. Šajā gadījumā mums vajadzēs pavisam maz, 5 ml. Uzreiz glāzē šeit pat taisno. Mūsu nākamā sastāvdaļa ir rums. 7 gadus noturētais 7 rums. gadus noturētais rums. Tumšais.
apelsīnu miziņā arī ir savs rūgtums, zināms. Tad būs mazliet arī šis te rūgtums. Un šito mēs ar te to ēterisko eļļu piešpricēsim klāt kokteilim. Nu, tad mums vajadzētu samaisīt. Es jūtu apelsīnu. Smaržo ļoti labi šeit. Mēs varam pielikt arī vēl kādu ledus gabaliņu atsvaidzināt. Un tad mums, protams, ir jānodekorē mūsu kokteilīts ar apelsīnu dekoriņu. Un tā pa smalko, vēl galā pēdējā epizode. Jā. Viesi pelnījuši mums tādu elegantu kokteili, vai ne? Tad nesam viesiem. Nu, nesam viesiem, jā. Nu, ar ko mēs sākam? Nu, sākumā mazajiem varbūt. Nu, labi. Es domāju, ka viņi var tās saspiest. Jau končī varētu būt. Man patīk tāda formiņa, laikam, man liekas, tāda fifīga. Maizīt pufīgi. Man ir sajūta, ka būs saldi. Ļoti garšīgs. Viss tur ir mīksta. Nu, kraučulīga. Man liekas, ka tā maizīt būs vēl saldāka, bet viņa ir tā kā īsti tā kā vajag. Tieši tik saldi, cik pēkšņi Jā. būt saldēja. Tur beikons iekšā. Viņš arī, man liekas, to... Un tā mēca arī sāļumiņš. Ļoti, ļoti garšīgs. Salāta krīt ārā tā kā no īsta Big Maca. Jā, Big Mac sajūta. McChicken. Kāras izstās šokā. Es esmu priecīga par visu un bekonu savienību un to, ka viss ir sulīgi. Man mēģināt varbūt bišķi majonēžai nav. Vienkārši, bet interesanti. Jā, ļoti labs. Šis savukārt izstāsta, nu, klasika, jā. Tur ir normāla kotleta. Tur ir kotleti, jā. Tāds barbekju riktīgi smaržo. Oj, viņš ir tā klabā ārā, tā kā filmās. Jā, te būs daudz tāds Tā izstās labi izcepts, vispār nav pa sausu. Čin-čin. Garšo burgeri. Gaļiņa mīksta. Tad šis būs tas. Nu, es laikam iekodos tādā sausākā galā. Nu, zin kā, tā maize ir sausa. Vajadzēja tā kā gudrs cilvēks pa vidam kost. Nu, jā. Daudz sausāk kā šī, bet nu tā ir. Un kā viņi patīkami sabal, un tāda konsistence ziņā patīkama. Šim laikam tā mērķī tāda ļoti nomāca visu. Nu, viņa ir stipra, jā. Viņa tāda bum, kad dod tev. Bet tā, burgeris klasiskais. Jā, ja ļoti garšo klasisks burgeris, tad šits ir. Sulīgs, makants. Jā. Kāds veču burgers. Nu, jā. Arī meitenēm patīk. Man ir sajūta pēc komentāriem, ka nebūs vienprātība šoreiz. Liekas, es ļoti tāda patīkami satraukta. 1, 2, 3. Redzi? Maliči, visi. Nu ko, Uģi, ar šiem burgeriem ir arī noslēdzies mūsu virtuves duelis. Nedaudz žēl, bet nu paldies tev par šo sacensību. Jā, ar tevi, Zana, sacensties vienmēr ir prieks, jo mēs nekad nezinām, kā tas beigsies. Tas gan. Bet mēs jums novēlam virtuvē nesacensties un baudīt pavasaru, un lai jums ir garšām pilns pavasaris. Bet kas to zina, Zane, varbūt kaut kad pavisam drīz mēs tiekamies vasaras grilu duelī. Jā, tas būtu forši. Bet paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums un tiekamies citās sacensībās un citos dueļos. Atā!